vispār tajā brīdī, kad es ielidoju un ar manām tikai 6 mēnešu priekšzināšanām valodā, tur vispār bija ļoti traki, tur mēģināt sarunāties, kaut ko viņi prasa, un es nevaru saprast, un es mēģinu atbildēt, jā, kaut ko nevaru pilnīgi saprast. Tu visu dzīvi tajā brīdī sāc no jauna, jo tu tā kā nolaidies uz citas planētas, neviens tev tur nepazīst. Iemet kā kucēnu vai kā ko, kas nemāk peldēt ūdenī, un tad jau kaut kā tu kulies. Ja tā pirmā diena varbūt ir tāda mazliet tāds zināms pārbaudījums, bet ļoti ātri iedzīvojos. Skolas puika pēkšņi spiest domāt kā pieaudzis cilvēks par visām savām lietām, un atbraucot atpakaļ, tad ir daudz lielāka uzņēmība. Noteikti tas dod arī tādu kosmopolītismu. Es domāju, ka pēc tam cilvēks var dzīvot jebkur pasaulē. Grūtākais tas, ka Tokija, lai arī viena no lielākajām pilsētām, nav iespējams apmaldīties. Un tieši tas, ko es gribēju izdarīt, apmaldīties un tad nonākt kaut kādā vietā, kuras neesmu bijis iepriekš. Amerikā, protams, tur bija tie McDonald's uz katru stūru un dažādi, ja, un tur man, protams, uzreiz izbrīnīja tas, ka cilvēki arī centās nevis iet tajos McDonald's, kur es labprāt būtu ēdis katru dienu, ja, bet centās gatavot mājās sparģeļus vai tos puķkāpostus. Bija pāris saķeršanās ģimenē, bet pēc tiem 20 gadiem liekas, ka tas ir viss bijis tik nenozīmīgs, un tas pozitīvais atsver to grūto, ka tas grūtais vienkārši ir gadu garumā aizmirsies. Skatījums ir savādāks, teiksim, plašāks uz tām lietām, tad varbūt tas kaut kā ļauj pacelties pāri, ka tas, kas te pie mums notiek, tā nav pasaules naba un centrs, jā, teiksim, kad ir arī notikuma ārpusē, un arī tie cilvēki, kas tur dzīvo, viņi ir tādi paši kā mēs. Jā. Apmaiņas gads viennozīmīgi ir devis savu ieguldījumu tajā, kā pēc tam veidojās man dzīve, veidojās arī attiecīgi karjera, kaut kādas darba izaugsmes iespējas. Es biju pieredzējis tik šausmīgi daudz, ka es aizbraucu pilnīgi laimīgs, ka viss ir beidzies, un tagad var atgriezties zemē, kuru es tagad izrādījos mīlu vēl vairāk nekā iepriekš. Man liekas, tā ir milzīga iespēja, milzīga bagāža tam uz visu.